Labdien vēlreiz! Tagad mēs atradīsimies Soļzaimā noliktavā. Skatīties, cik daudz katlu, cik daudz ierīces, granulu kamīnus, granulu kurtuves, granulu katles šeit ir jau iepakotas, jau gatavi ceļam uz Latviju. Viena nedēļas laikā mēs varam dabūt gandrīz jebkādu pozīciju no Soļzaima sortimenta, pat ātrāk nekā no Polijas. Mēs varam dabūt šos katlus, un mēs tagad skatīsimies Soļzaima jaunu modeli. Tagad mēs skatāmies Soļzaima jauns granulu katls, kas saucas Compact Plus. Šis katls ir uzlabota versija, papildināta ar papildu automatiku, ar papildu devēju, kas vēro gaisa plūsmu. Mēs varam pieslēgt akumulācijas tvertni, varam pieslēgt boilera devēju, varam pieslēgt papildu sukni vadību. Šeit mēs redzam jaunu ekrānu, jauns kontroleris no Tīme, no itāļu ražotāja Tīme. Šeit ir kurtuvite. Šis ir jauns Soļzaima katls. Iekšā mēs redzam izplešanas trauku, termostatisku vārstu, cirkulācijas sūkni vilo, drošības vārsts, granulu padevējs, šneks, mehanisku attīrīšanas sistēma ar turbulizātoriem. Šis ir jauns katls from Soļzaima. Tagad mēs atradīsim Soļzaima showroomā, kur mēs varam apskatīt gandrīz visus Soļzaima produktus. Un Soļzaima ražo vēl divus zīmolus. Soļzaima ražo Redpot zīmolu produktus. Ražo vēl vienu zīmolu Fogo Montana. Tagad es parādīšu visaktuālāko granulu katlu priekš mums. CSZM A+ granulu katls. Šeit mēs redzam kurtuvite ar automatisku attīrīšanas sistēmu. Groza apakšējā daļa atveras. Mums ir dakšiņas, ar kuram tas attīrīsies un brauc atpakaļ. Viss tas notikas lēni un bez trokšņa. Šeit mēs redzam ļoti interesantu risinājumu. Roktura risinājums. Priekšējā durtaņās iekšējā pusē mēs redzam vietu tīrīšanas līdzekļiem un vaks priekš vēl no trauka karājas. Un šis rokturis diezgan interesants. Šāda veida aizvaras, un ja mēs vēlam atvērt, mums ļoti ērti paņemt un vienu kustubu uz leju, un mēs varam atvērt durtiņas. Kustubu uz augšu, taisam ciet. Šādi izskatās no priekšas, Tīme ekrāns, granulu bunkurs.
Granulu bunkurus 200 kg. Un šeit mēs redzam aizmugurē puse. Un šeit var pieslīgt devējus akumulācijas tvērtnei, boilerim, papildus sūkņa varošanu, telpas termostatu. Tāds smuks katliņš. Tā, iepriekš mēs apskatījāmies granulu katlu solizējumā SSM A+, 24 kW. Mums vēl ir iepriekšējais modelis, kas saucas SSM A. Šo modeli mēs varam izmantot ar blakus bunkuru vai bez blakus bunkura. Un šīs katls arī aprīkots ar automatisku degšanas kameras tīrīšanu, tikai ar bīdamo. Groza apakšdaļa ir bīdama, lineāri, starp cikliem atveras un pelni krīt pelnu nodalījuma, tāda veida tīras. Un katls aprīkots arī ar automatisku siltumaiņu atriešanas sistēmu. Siltumainis ir vertikāls, iekšā ir turbozatori. Šeit mēs redzam dumgāzu ventilātoru, kas atrodas katla augšējā daļā. Un šeit mēs redzam granulu bunkuru. Ja mēs izmantojam bez blakus bunkurā, mēs varam 3 maisus, 45 kg dabūt. Ja ir nepieciešams, var ievadāt blakus bunkuru. Un tad 180 kg. Es domāju, ka 180 bija papildi dabūja. Un šis ir solizējuma kompakt, 12 kW granulu katls bez groza attīrīšanas mehānismu un ar mehānisku siltumaiņu attīrīšanas sistēmu. Ar turbozatoriem. Un šeit mēs redzam centrāls apkurs granulu kamīnus. Mēs varam dabūt daudz variācijas ar dažādiem izpildījumiem pēc dizaina, pēc sānu krāsu. Arī vertikāli siltumainis, arī ar turbozatoriem. Šāda tipa kurtuvite. Līdzīga kā kompaktu katlam. Šeit savādāks dizains. Šis katls ļoti līdzīgs ar kompaktu katlu. Tikai šis ir granulu kamīns, jo viņam priekšā ir stikliņš un mēs redzam liesmu darbības laiku, un mēs dabūsim siltumu arī no kamīna korpusa, no sāniem no priekšas, un siltam arī centrāla apkuri. Visiem solizējuma, gandrīz visiem, teiksim tā, solizējuma kamīniem, centrāls apkurs kamīni un granulu katliem izmantojas kontroleris tīme ar līdzīgam funkcijām, ar līdzīgu izvēlni, izņemot SSM A+ katlu, kur izmantojas jauns kontroleris no itāļu ražotāja tīma, bet ar daudz plašākiem iespējām. Mums ir ļoti plašs solizējuma produktu sortiments, kuru mēs varam piedāvāt Latvijā. Kā jūs redzat, šeit mēs redzam RedPot granulu kamīnu ar tiešu gaisa apsildi. No augšas viņš ir ļoti plāns, gandrīz neprasa nekādu vietiņu.
Un ir iespēja izvadīt siltu gaisu ne tikai tā paša telpa, kur atrodas šī ierīce, bet arī pieslēgt gaisa vadu uz augšu un aiz sienas, kā variants, jā. Un no saniem šī vieta ir iespēja izvadīt gaisa vadu. Un kamīns ar 7 kW jauda A+ klases. Nu, ar šādu tipu kurtuvi ar vermikulīti aplikto. Šāds redpot granulu gaisa kamīns. Un šeit malks brīvi stāvojuši kurtuvītes un granulu kamīni arī ar tiešu gaisa apsildi. Visādi varianti, diezgan daudz, pēc jaudām, pēc izmēriem, pēc formas, pēc krāsam. Un ir tādi ielikniši ļoti interesanti. Šis ir gaisa granulu kamīns, kas iebūvējas siena. Un izskatās ļoti smuki. Šeit mums ir dūmgāzes ventilators. Izēja uz dūmvadu. Šeit mums ir granulu padevējs. Ļoti daudz dažādu produktu. No Portugāles ražotas Solzaima, redpot un fogo manteļu. Kamīnu kurtuves, malks kamīnu kurtuves ar gaisa apsildi, ar tiešu gaisa apsildi, granulu iebūvējami kamīnu kurtuves, granulu brīvi stāvoši kamīni.